Nu, kādu brītiņu šī Ķīnā ražotā automašīna, BYD C-Line, un mēs būsim partneris uz ceļa. Iepriekšējā mašīna bija Tavaskans, Cupra, un es neko sliktu par viņu nevaru teikt, bet šī ir pakāpi labāka, un tur ir dažas tādas mazas, bet ļoti būtiskas detaļas. Šīs ekrāns izrādās arī grozās, viņš grozās gan tā. Nu, tas varbūt man nav tik būtiski, bet labi, lai nu būtu. Ļoti ērta šī mašīna ir. Ja iepriekšējā mašīnai man bija ļoti liels problēmas ar duru rokturiem, un to atzina arī paši, kas arī izplatījuši automašīnu, ka tur kaut kas ir nogājis greizi, tad šeit duru rokturi ļoti ērti. Ļoti ietilpīgs bagažnieks. Es jau ar šo mašīnu esmu aizvedusi no depo uz mājām kokus, 2 kokus. Ja gribas iepazīties ar Ķīnas autobūvi un Ķīnā ražot automašīnu, tas šī ir īstā. Patiesībā ar šo vajadzētu sākt.